Pēc ilgiem laikiem esmu saņēmusies uzfilmēt garāku satura video, tāpēc čau, es esmu Katrīna, esmu grafikas dizainere, un man vienkārši patīk veidot saturu par šo un to. Šis video vairāk būs radīts maziem uzņēmējiem un censoņiem, kuri paši veido savus dizainus, kas ir pilnīgi normāli, un es ticu, ka uzņēmēji var būt arī labi dizaineri, kas var izveidot funkcionālu un tajā pašā laikā estētisku dizainu, ja saprot pamatprincipus un prot tos ievērot. Šis video vairāk būs par tādām pamanāmākajām kļūdām, ko es esmu ievērojis mazu uzņēmumu, sociālos mēdījos, mārketingā, iepakojumos, vienkārši, lai jūs šīs kļūdiņas vairāk nepieļautu. Pirmā viena no biežākajām kļūdām ir neizvēlēta grafiku stilistika. Vienā tas būs kaut kas ar roku zīmēts, citā tas būs kaut kas ģeometrisks, citā tas būs kaut kāds skiču veida dizains, un kopā tas vienkārši veido haosu. Pirmkārt, jābūt diezgan profesionālam dizaineram, lai šīs lietas varētu miksēt, tāpēc labāk ir izvēlēties vienu stilu, kur jūs vedīsiet cauri visiem saviem materiāliem. Vai nu jūs izmantojat grafiskus elementus vai bildes, bet tad izvēlamies vienu virzienu. Tas vienkārši jums palīdzēs sakārtot jūsu materiālus un izskatīties kā vienam uzņēmumam. Canva template. Es ļoti labi apzinos, ka Canva tiek izmantota šādu dizainu veidošanai, tīpaši mazajiem uzņēmumiem, kas ir pilnīgi normāls, pati pasniedzu Canvas kursus, bet tas, kas ir mīnus, tas, ka jūs vadaties pēc Canvas templateiem. Nevis jūs izmantojat Canva kā rīku, lai izveidotu kaut ko jaunu un oriģinālu, bet jūs vadaties pēc tiem templateiem. Jūs izvēlaties vienu veidni un pēc tās uztaisat dizainu, un tad nākamajā Instagram postā vēl citu, un tad vēl citu, un beigās atkal izveidojas haoss, un nevar saprast, ka tas ir viens tas pats uzņēmums. Jums atkal ir jāizveido viens pamatiņš jūsu dizainam un jāturpina tas tālāk. Tad, protams, par fontiem. Par fontiem ir vairākas lietas, bet populārākās divas ir fonti bez garumzīmēm. Ļoti bieži redzu dažādās reklāmās un sociālo mediju postos, bieži vien pat kaut kādās ēdienkartēs un etiķetēs. Es saprotu, ka latviešu valodā ir ierobežota fontu izvēle, labāk izvēlēties parastāku fontu ar garumzīmēm nekā neparastāku un bez. Tas vienkārši uzreiz nodod to, ka jūs nesadarbojaties ar dizaineru un paši veidojat šo dizainu. Un otra tāda lieta, ka jūs izvēlaties pārāk daudz tos fontus. Atkal izvēlamies vienu, divus, un jums viss būs kārtībā, nevajag. Tas nenozīmē, ka jūs būsiet garlaicīgi tikai tāpēc, ka jums ir divi fonti. Vis katram uzņēmumam ir divi, maksimums 3 fonti, un to trešo izmanto par retam kaut kādos kvotos piezīmēs un tā tālāk. Ar krāsām arī ir divas lietas. Pirmā lietiņa ir tāda, ka jūs izvēlaties pārāk daudz krāsas, un tad atkal nevar atpazīt, ka tas ir viens uzņēmums, bet otra jūs izvēlaties garlaicīgas krāsas. Uzdrošināties, paspēlēties ar tonīšiem. Nevis vienkārši zaļš, zils, dzeltens, sarkans, piemēram, bet uzdrīkstaties paspēlēties ar pastelīšiem, ar tumšākiem, ar gaišākiem, veidot interesantākas krāsu kombinācijas, atbilstoši tāda kontrastiņiem, bet tomēr jūs izveidojat kaut ko interesantāku un nepaliekat pie, koša sarkana, bet bordo sarkana, vai koša dzeltena, bet tāda okarīgāk dzeltena. Padariet tās savas krāsu gammas interesantākas skatītājiem, jo tās parastā zaļā un parastā zilā, piemēram, vai kas mums vēl ir rozā, tāda spilgta rozā, tās ir tā kā noietas krāsas, jo viņas ir visur, daudz, un ja jums būs kaut kas interesantāks, jūs uzreiz atsveicināsiet savu uzņēmumu. Parunāsim par nolīdzinājumiem. Jūs nejauši varat izveidot haosu, vienkārši nenolīdzinot elementus. Ja jums ir grūti ar to nolīdzināšanu, vienkārši visu tekstu rakstam pa kreisi vai centrēti, un jūs vienmēr zināsiet, ka tas izskatīsies labi, un visu vienkārši ar to align funkciju nolīdzinam pa kreisi. Bet, lai visu laiku kaut kas turētos vienās līnijās, vienos layoutiņos, īpaši kaut kādos karuseļu postos, tas ir ļoti svarīgi. Vēl svarīgāk tas ir etiķetēm. Es esmu redzējis daudz etiķetes un tādas uzlīmes, kurās, piemēram, saturs ir veidots centrēts, tad tur kaut kas ir nolīdzināts pa kreisi, tad vēl pa labi, tad kaut kas ir sagriezts, dažreiz jau mazāk dizainu, jo labāk nolīdzināt visu pret vienu pusīti, ja neesat pārliecināti. Ja esat pārliecināti, tad varat miksēt centrātu ar pa kreisi, bet pa labi vispār tas ir ļoti retos gadījumos, kad jums vajadzētu izmantot līdzinājumu pa labi. Ar efektiņiem arī nepārspīlējam. Ēnas, gradienti ir forši, vienkārši neliekam to katrā, izmantojam to kā akcentiņu kādai bildē, kādai grafikai, bet ne visām. Tas būs par daudz, tas atkal nomāks, un mēs atgriezīsimies pie kādā 2010. gada stila, kad tas bija modē. Protams, ka šīs kļūdas var pieļaut nejauši, un tas vienkārši ir kādas nezināšanas pēc. Bet es ieteiktu vienkārši šīm lietiņām pasakot līdzi, sakārtot savu identitāti, materiālus, vizuālos, kurus jūs izmantojat, un vienkārši pašiem būs vieglāk strukturizēt un strādāt. Kaut arī par tiem pašiem karuseļa postiem, neliekat tik daudz tur tos tekstus, atstājiet vairāk brīvo laukumu. Un nolīdzināt visu pa kreisi, un jūsu karuseļa posti izskatīsies vienkārši perfekti. Iedomājieties par savu dizainu kā par tādu
komplektu, kuram jāstrādā kopā. Un pilnīgi katram materiālam, kas ir jūsu uzņēmumā, piemēram, tur sociālo mediju posts, kastīte drukāšanai, vizītkarte, mājaslapa, tur storijas, lai tas viss kopā izskatās kā viens vesels. No katras lietas atsevišķi var redzēt, no kura uzņēmuma tas nāk. Ceru, ka es mazliet atrisināju haosu šajā dizaina vidē un cerams drīz tiekamies jaunos video. Atā!